Tests, super. Čau visiem! Šodien man būs ļoti īsā laikā, līdzīgi kā iepriekšējiem runātājiem, jāizstāsta tas mans traģiskais plāns, laikam. Kāpēc? Esmu puisis, kā iespējams lielākā daļa no jums, no laukiem, no dziļiem laukiem, no lielas ģimenes, bet no 8 gadu vecuma par to, kad es sapņoju, ka es nopelnīšu miljonu, lai iedod brāļiem, tēvam, mammai un visiem citiem, kas ap manīm. Šobrīd es varu pateikt, ka savu 29. dzimšanas dienu es svinēšu kopā ar Amerikas prezidentu. Un es jums izstāstīšu 8-10 minūtēs, kā puisis no dziļiem laukiem, kur vienīgā vieta, kā tev var sasniegt, ir draugiem LV vai kaut cita bezvadu komunikācija, ir izgājis cauri procesam, vada savus uzņēmumus, ir izdarījis kaut kādas trakas lietas un nonācis līdz tikšanās ar Amerikas prezidentu. Un pats svarīgākais, tas ies visam cauri, viss sākas no tevi, manis, jums, katra no jums. Ļoti īsi par sevi. Arts Daugins, mākslinieks, neko nejēdz, ne uzņēmēju vadības līdz šim. 10 gadus neesmu bijis atvaļinājumā, strādāju non-stop, visu laiku, 7 dienas nedēļā. Patīk ekstrēmas lietas, zinātniskā fantastika, spēlēju futbolu brīvā laikā. Šī ir mana ģimene, par ko es jums teicu. Visiem ir bērni, visiem ir sievas, es vienīgais pa vidu, bez. Viņi visi rūpējas par demogrāfiju, es rūpējos par kapitālismu. Šī ir mana esošā komanda. Atskaitot mūsu prezidentu un pirmo lēdiju, šeit ir mani labākie cilvēki, kas man palīdz ikdienā sasniegt visas tās lietas. Bez viņiem mēs nebūtu tur, kur mēs esam, un tas prasa ļoti daudz nervus un enerģiju. Kāds viss sākās? Pirms 10 gadiem es apsolījos sev, ka es mainīšu lietas valstī. Apsolījos pirms 5 gadiem, bet nosolījos veltīt 10 gadus savas dzīves. Mans uzdevums bija mainīt valstī transporta sistēmu, jo es zināju, ka valsts katru gadu iztērē 1,2 miljardi iepērkot fosīlo dedzināmo transportā. Un man likās tas traki. Mēs nespējam to kontrolēt. Un tas, ko es gribēju Liepāju padarīt par pirmo pilsētu Latvijā, kur ir elektroautomašīnas taksometriem ar superauto Tesla. Tad, kad viņi to projektēja, pirms 5 gadiem es sazinājos ar viceprezidentu Amerikā, bija pie visām bankām, bija pie 8 bankām prasīt naudu 21 gadu vecumā, prasīt 4 miljonu, tad vēl bija Latvija, nemaldos. Kā jūs domājat, ko atbildēju? Jā, tieši tā, pasmējās un bija. Bet es viņus saprotu, nav viegli. Es šobrīd ar pats sev nedoties būt tajā brīdī, un man būtu jābūt no bankas puses un sev jāiedod naudu. Bet neatmetu ar roku, smagi strādāju. Kā iepriekš saku, es esmu mākslinieks. Man nav inženierzinātne, man nav tehnoloģijas zinātne, man nav uzņēmēju vadības zināšanas, nekā no tā nav. Viss ir iemācīts. Digitalizācija. Gadu esmu nodzīvojis pie datora, lai iemācītos, kas ir elektrotransporta tehnoloģijas un vispārējais. Nozīmē, ka digitalizācija jums var palīdzēt pēc iespējas īsākā laikā iemācīties tās lietas, ko jūs neapgūstat skolā. Iemācījos uzbūvēt elektrodivriteni. 3 gadu laikā sākām ražot. Šobrīd jau mums ir klienti tādi kā Hertz, Latvenergo, Superbingo, Fortum, Subaru klubs un tā tālāk. 3 cilvēku komandā uztaisījām, ražojam baterijas, rāmis, visu daram Liepājā uz vietas. Tad, kad liekas, tev ir kompānija, tu ražo riteņus, varētu nopelnīt, viss darboties, viss ir fine. Protams, kad kompānijā neiet viegli. Startups, daudz kļūdas, visādas citas lietas. Vienā reizē mums palūdz piedalīties ātrumfestivālā Rallija-kurzem ar riteņiem, parādīt cilvēkiem riteņus. Kurš piedalās Rallija-kurzem ar riteņiem? Tas ir ātrumfestivāls, tur vajag kaut ko. Mums ir 5 dienas laika, resursi nekādi. Čaļi uzbūvēja šādu minamo. Elektriskais velogokarts, ko esat redzējuši parkos, ko brauc jūs bērni. Daudz pa mums pasmējās. Ko jūs tur tērējat savu laiku un nervus un tā tālāk, bet cilvēkiem bija jautri. Kas pēc tā notika? Pie mums atnāca Latvijas Auto federācijas direktors Jānis Krasniņš, un mums notika tāda maza derība par to, kad viņš saka, ka nekāda autosportā elektrība nebūs, tas nekad nenotiks, un beidz vecais netērē savu laiku. Bet es esmu veltījis tik daudz savu enerģiju, tik daudz savu laiku, esmu gaisot uz visām tām bankām, dabūt tos nē. Mans uzdevums bija pārvērst šos par jā. Un patiesībā mums bija kā nosacīt nelielas derības par to, ka es pierādīšu, ka elektrotransports var pārspēt esošo iekšzemes dzinēju rezultātus. Mūsu uzdevums bija uzbūvēt elektrokartingu, kurš spēj sacensties ar līdzīgiem benzīna kartingiem.
Man, jaunam cilvēkam, naudas nav tādam projektam. Tāpēc es sadarēju par to, ka viņš iedos 10 000 un es uzbūvēšu. Uz godu vārdu neviens nedod, bet ticiet man, pēc pusgada es dabūju 10 000 ar vienu zvanu, pasakot, ka Jāni, es šodien sāku būvēt elektrokartingu ziemas laikā. Tu zini, kā ir bez manīm, bet tu nezini, kā ir ar manīm. Un ar manīm maksā 10 000. 10 000 šodien, pēc 3 mēnešu elektrokartings uz galda. Mēs uzbējām elektrokartingu. Apmēram 3 sekundes līdz 100 km/h darbojas tikai uz pirkstiņu baterijām. Testa pilots mūsējais Lietuvā ir, bet Latvijā ir Liepājas pilsēta mēra dēls. Lietuvā jau piedalījāmies sacensībās un visi piloti ir šokā. Esam sākuši tikai pirms dažiem mēnešiem. Pārdevuši 3 uzņēmumiem jau. Šķietam, jau gan tev ir riteņi, kārtīgi, beidz, puika, ko tu ņemies, ir jau viss, tā kā iepriekšējiem runātājiem. Varētu jau apstāties un vienkārši koncentrēties savām lietām tā tālāk. Mēs diez vai esam tie čaļi komandā, kas apsēdīsies. Mēs sapratām, ka mūsu produkts ir jāpierāda testējot realitātē. Izveidojām, kurš ir bijis ar Rīgas tirdzniecības centrā Rīga plaža šajā kartodromā. Ir daži cilvēki. Kā patika? Mums neviens neticēja, ka tas būs iespējams. Kā es domāju, cik ilgā laikā mēs to realizējām? No idejas līdz gatavam kartodromam 90 dienās. 90 dienās. Šis ir pirmais mūsu bizness, kurš pelna no pirmās dienas ar 30% un vairāk kā 30% uzvīja. Šobrīd mēs piegādājam, runājam par vairākām franšīzēm dažādos tirdzniecības centros, kā IKEA, Blue City un citos. Kartodroms savu, kartings savu, riteņš savu, jauns čalis, nezinu, pagājuši 4 gadi, gan varētu mest mieru. Aizbraucam uz Emirātiem, varētu visu kaut ko pārdot no tā, kas ir, bet es pasaku, nē, es neko no tā negribu pārdot. Es gribu atrisināt jūsu problēmu. Tāpat kā es apsolījos veltīt Latvijā 10 gadus, lai risinātu transporta problēmu, gribēju palīdzēt ar emirātiešiem. Viņiem nav ūdens, ir tūkstnes, koks nekad neiestādīs, tas maksā dārgu naudu. Un viņi cīnās par elektroenerģiju. Mūsu uzdevums bija radīt risinājumu tam visam. Mēs radījām koku, kas spēja ražot skābekli, spēja ražot elektrību un ir alternatīva iela apgaismojumam. Visi kolēģi pateica, Ar, tu esi psihs, nekad neviens pasaulē par ko tādu nemaksās, jo pat nezinu, kā kaut tādu uzbūvēt. Mēs laboratorijās dabūjām apstiprinājumu, ka to var izdarīt. Emirātieši mūs izvēlējās. Viņi neizvēlējās konkursā kā uzvarētājs, bet konkursa rīkotājs un naudas devējs pateica, čaļi, es jūsu komandā investēšu pats personīgi. Jūs varat būvēt savu koku, bet man jums ir cits uzdevums. Viņi mums ir palūguši šobrīd izveidot pirmo modernāko tehnoloģiju laboratoriju, kas apkalpos Silikonu ieleju un A-Turn apvienotā Arābu Emirātu biznesa akcelerators. Tas nozīmē, ka mums katrs 3 mēnešu izvēlētā kārtā ir iespēja apkalpot vienas no trakākajām biznesa idejām, ko piedāvā lielākajos biznesa akceleratoros. Tas ir īsti pa manīm, kā 4-5 gados puisis no laukiem, Saldas rajonā, dzīvo mazā vietiņā ar savu ģimeni un spēja aizlikt līdz saviem sapņiem. Kur tas ir nācis? Protams, ir viena maza daļa no bērnības, kas ir viss izdzīvots, bet dažas atzīmes. Pirmkārt, es uzskatu, ka savu dzīvi ir jāraksta, nevis jālasa. Mēs katru dienu lasām un domājam, kā mēs rīt darīsim, bet nekad rītā to nedaram. Tāpēc es uzskatu, ka ikvienam no jums ir vienkārši jāsāk darīt tās lietas. Tāpēc ir ļoti vienkārši sistēma ir izdomāta. Apmēram 7,3 miljardiem cilvēku uz pasaules šī sistēma palīdz sasniegt visu, ko viņi vēlās. Ļoti vienkārši. Kāds zina? Paceliet savu pakaļ. Ar to viss sākās. Katru reizi, kad jūs pacelsiet savu pakaļ, jūs gribat ēst, jūs visi stāvēt rindā. Jūs visi stāvēt rindā un jūs visi paēdāt. Jūs būtu sēdējuši pie galda, jūs būtu palikuši nēduši. Tieši tik precīzi ir jārīkojas, lai sasniegtu savas lietas. Nē. Ja es būtu klausījis visām 8 bankām, pie kurām es biju, un paklausījis, ka nē nozīmē to, ko viņi saka, vai es kādreiz būtu uztaisījis kartingu, vai es kādreiz būtu palīdzējis Emirātiem, vai es kādreiz braukt pie Baraka Obamas savā dzimšanas dienā. Tāpēc nē, katru reizi ir jāpārvērš par jā. Jums ir jāatrod 3000 veidi, ja vajag tāpat kā Edisonam. Katrs nē, ved uz jā. Atrodiet veidu, kā jūs sasniegsiet jā. Tad, kad man pārdošanas cilvēks saka, Ar, tas jau zvan 3. reizi, un es to klientu nevaru dabūt un pārdot, turpini, vienu dienu izdosies. Un tad ir vēl tāda ļoti spēcīga atziņa, pasaulē cilvēki ar sapņiem, nevis nauda.
Ja SEB banku vadītu nauda, diez vai SEB banku šo visu uztaisītu. To vada komanda, to vada lieliska komanda, tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc katrs no jums vada savu komandu, un jūs esat tie, kas dzēna lietas. Un ja jūs naudu izmantosiet kā instrumentu, tad arī sasniegsiet savus mērķus. Tas ir tas, kas mums palīdz katru dienu komandā darboties. Jā, paldies, tas no manīm. Arts Daugins, Blušak baika, Blušak reizes. Galvenais, ka pirms gada tu neko tādu nestāstīji. Tas ir noticis pēdējā gada laikā. Es nācu no alas. Beidzot pastāstīji. Jā. Labi, aizraujoši. Bet kādam taču ienāca prātā, ka tas ir reāli. Būsim reāli, tas ir nereāli. Tad, kad mēs sākām taisīt pirmo riteni, kolēģis Zar pateica, Ar, tu zini, kā uztaisīt to riteni? Tu zini, kā viņu uztaisīt? Saka, nezinu, bet iepriekš taisīšu, kāpēc mēs nevaram. Tas nozīmē, ka tu gadu studēji elektrovelospēdus, tāpēc, ka tev bija sapnis. Es studēju par elektrotehnoloģijām kā tādām. Par tehnoloģijām kā tādām. Jā. Es zināju, ka tā ir pareizā lieta, jo nekas nav efektīvāks šobrīd uz zemes, tajā virzienā. Vienkārši fiziski nav efektīvāks. Un tas nozīmē, ka mēs kaut kur esam kļūdījušies vēsturiski. Un es vēsturi lasot, sapratu, ka 120 gadus mēs esam kļūdījušies. Man ir iespēja mainīt to. Turklāt elektromobīļi bija viena no pirmajiem transporta līdzekļiem kā tādiem. Un pirmiem pasaules ātruma rekordi un vispārējiem. Viss pieder elektrībai. Aizraujoši. Labi, jautājumu lūdzu. Jā. Rauls, Biznesa augstskola Turība, Startup akadēmija. Čau, Arti. Čau. Man ir jautājums. Mēs zinām, ka tu esi līderis, tu vadi savu komandu. Man ir jautājums, kas ir tās, kas varētu būt vēl viens iemesls, lai tavs produkts kustētos, ja nebūtu tu kā līderis? Piemēram, tu aizbrauktu uz ASV, prezidents te uzaicinātu kādā lielā projektā, vai tavs projekts ir dzīvotspējīgs bez tevis? Šajā stadijā, kad tas ir agrīni, es negribu teikt, ka tā ir, bet patiesībā ir tā, ka diez vai. Jo es redzu komandā, ka viņiem bieži vien ir sabrukums par dažām lietām, kā nonākt līdz rezultātam. Un tas, ko es palūdzu, saka, vienkārši izdaram. Ir bail programmējot sadedzināt kontrolieru kartingam, jo nevar sasniegt rezultātu. Bet mums šobrīd rezultātu nav. Tad programmējam mēģinam sasniegt rezultātu, pat ja viņš sadegs, bet rezultātu mums vajag. Un komandai ir bieži vien bailes no tām, no kļūdām, kas notiks, kas par to samaksās. Man ir jābūt visu laiku tajā priekšā un jāsaka, vienkārši ejam cauri. Es paņemšu lodzes, jūs izdarat darbu, pēc tam es aiziešu un sakopšu aiz jums. Tas ir tā, kā mēs strādājam. Bet vai jums ir kaut kāds riska limits, ja tā var teikt, ko jūs varat atļauties? Finansiāli, emocionāli. Emocionāli, es saprotu, ka tur jau viss jau ir kuku. Bet finansiāli. Šobrīd vajadzēja jaunu kartidromu, no rīta piezvanīja, būvējām, rītā ir piedāvājums. Naudu iedos? Cik? 150 000? Jā. 5 minūtēs. Kā to cilvēku sauc? Es nesaku visiem cilvēkiem, kas man iedod naudu, priekš man ir traku ideja realizācijas. Labi, paldies. Aplaus. Arts Daugins, Blue Shock Race.